Šodien parādīšu, kā izveidot jaunu rasējumu lapu. Lai uzsāktu pilnīgi jaunas rasējuma lapas izveidi, nepieciešams ir atvērt New un Title bloku. Šeit var izvēlēties jau iepriekš dotus lapu izmērus, vai arī izveidot pilnīgi no nulles. Atverot šo family, redzams, ka tajā ir dots jau rāmis lapas ar kaut kādiem izmēriem. Šīs līnijas jau ziņām uzspiež, saucās title blocks. Viņas neparādās drukājot ārā, tad neredzams, viņas arī nekādu būtisku lomu nespēlē, kā tikai, piemēram, kā referents, uz kuras jūs varat izveidot savu jauno lapas formātu. Īsumā paskaidrošu par savas izveidotās lapas darbības principiem. Atverot family. Atverot šo family, redzams ir mans izveidotā lapa. Galvenie principi ir tādi, ka lapas izmērs tiek kontrolēts ar 4 references plaknēm, kurām tiek dots parametri platums un augstums. Tad apskatoties parametrus, ir redzams, ka šeit ir piemēram A4 izmērs lapas izmēri ievadīti ir, un mainot jebkādus no šiem izmēriem, mainīsies arī dotās lapas izmēri. Tātad tas nozīmē, ka, lai izveidotu lapas ārējo rāmi, nepieciešams uzzīmēt ir 4 līnijas un pieslēgt viņus pie šīm plaknēm un iedot 2 parametrus – garums, platums. Pārējie elementi ir 2 grupas, kas ir izveidotas, kas attiecīgi bīdās līdz šīm, tikai viena no šīm grupām bīdās līdz referents plaknei. Un tās sastāv tātad arī attiecīgi no līnijām un no teksta un no labeliem. Atšķirība ir tāda, ka teksts visu laiku paliek konstants, piemēram, šis projektā nekādi jūs nevarēsiet izmainīt šo tekstu, tikai rediģējot pašu family. Attiecīgi tie parametri, kuri būs labeli, tos jūs varēsiet mainīt projekta izstrādes gaitā. Sīkāk par labeliem, tiem arī ir 3 veidi, kādus to var taisīt. Tad, ja mēs rediģēsim šo grupu, 3 veidi parametri. Viena ir tipa parametri. Manā paraugā tipa parametrs ir dotās lapas izmēri. Tātad, ja mēs atveram uz family types uzspiežam, tad šeit ir ievadīti Latvijas lapu izmēri, un mainot šos tipus, attiecīgi izmainās lapas izmēri. Nākamie parametri ir instants parametrs, instanču parametri. Tie ir tie parametri, kuri jums ir katrai lapai unikāli. Manā gadījumā lielākā daļa no šiem redzamajiem tekstiem ir instanču parametri, bet kā trešais veids ir vēl arī projekta parametri. Un tie ir tādi, kas visā projektā ir vienādi. Piemēram, jums visu projektu ietvaros ir viens arhīva numurs, kā manā gadījumā, tad nomainot šo numuru, tas pamainīsies pilnīgi uz visām lapām. Sākumā parādīšu, kā šie parametri strādā, un pēc tam, kā tos izveidot. Tātad atverot manu lapu projektā, uzspiežot uz baltā lauciņa, paskatoties labajā pusē, redzami ir vairāk manis izveidotie parametri. Tā, piemēram,
Post row 1 nozīmē amats pirmajā rindā. Tas ir šajā rindā izvietots parametrs. Šitais ir instance parametrs. Tātad ievedot savu vārdu, tas parādās šajā lauciņā. Attiecīgi arī ir visiem pārējiem 6 lauciņiem pieejami šie parametri. Nākamie ir, šeit es ejot, otrā rindiņa ir vārds, kas tiek ievadīts. Aizpildošos parametrus ievadās vārdi. Datums šajā gadījumā ir izveidots tā, ka visai šai rindiņai ievadot datumu, tas būs vienāds. Kā tas tagad jau ir, piemēram, redzams. Papildus tam vēl ir uzlikts, ka sākot no 3. rindas ir iespējams noņemt redzamību šīm rindām. Tad, ja viņas nav vajadzīgas, tad viņas var paslēpt uz atsevišķām lapām. Tālāk nākamie parametri, kā jau teicu, ir vai nu katrai lapai individuāli, vai arī tādi, kas attiecās uz visu projektu. Tā, piemēram, vēlreiz apskatoties šo lapu, šeit parādās, uzspiežot uz baltā laukuma, ir, piemēram, vairāk tie parametri, kas aizpildās šeit, tikai konkrēti šai lapai. Piemēram, tas pats arhīvu numurs. Katrai lapai viņš būtu savādāks. Manā gadījumā man ir 2 parametri, kas ir piemērot visam projektam. Tas ir pasūtītājs un būvobjekts. Šos parametrus jāievada ir caur Manage, Project Information. Un šeit ievadot pasūtītā vietā jebko. Šis parametrs nomainīsies gan uz šīs lapas, gan arī izveidojot jaunu lapu, ko iespējams izdarīt caur View un New Sheet. Redzam, ka pasūtītājs parādījies arī uz šīs lapas. Bet pārējie parametri, tie, kas ir instance parametrs, tie šīs lapas neparādās. Manā gadījumā es minēju, ka lapas izmēra mainās, izvēloties, nomainot lapas tipu. Manā gadījumā uzspiežot uz lapas, šeit var izvēlēties lapas tipu. Tas ir lapas izmēru. Lai šos parametrus būtu iespējams rediģēt, kā es rādīju, tos nepieciešams sākumā ir izveidot iekšā family. Atverot family, to iespējams darīt ir arī projektā, jo tie parametri tiek veidoti kā atsevišķi parametru files, kur jūs pēc tam varat pieslēgt klāt pie template, pie projekta vai pie family. Tā, piemēram, es paskatīšos uz šo labelu pasūtītājs. Tātad uzspiežot uz labela, edit. Šeit ir redzams, kādam parametram tas atbilst. Client name un sample value, tas ir parauga vērtība, kur ir redzama pašā familyā, bet ne projektā. Šie parametri pasūtītājs un būvobjekts, tie ir parametri, kas jau bija sistēmā iekšā, vai es viņus izmantoju un netaisīju jaunas. Pārējie tie, kas man ir instance parametri, tie ir visi veidot jauni. Tātad uzspiežam uz edit, archive number, tas ir jauns izveidots parametrs. Lai izveidot jaunu parametru, nepieciešams ir atvērt manage un shared parametrs.
šeit nekas šobrīd nav redzams, jo man nav ielādēts mans parametru fails šajā familyā. Tāpēc var izveidot jaunu. Tad ir jāizveido jauna grupa, piemēram, parametri, un jāizveido jauns parametrs. Piemēram, tas bija arhīvu numuru parametrs, šeit jūs varat rakstīt, ko jūs gribat, kāds tas parametrs, kādu jūs viņu redzēsiet projektā. Piemēram, vēlreiz to pašu uzrakstīšu tikai latviešu valodā. Arhīva numurs. Šeit svarīgi ir ievadīt, ka tas ir teksta parametrs. Un spiežam OK. Tālāk, lai izveidotu jaunu labelu, create label. Un šeit uzspiežot kādā no izvēlētajām vietām, šeit parādās loks, kur jūs varat izvēlēties parametrus. Šobrīd šeit vēl nav ielādēts jaunais parametrs. Lai to izdarītu, nepieciešams ir atvērt add parametru. Jāizvēlās ir select, un šeit parādās jūs jaunizvietotais parametrs. Spiežam OK. Tagad viņš parādās šajā sarakstā, un viņu var ievadīt iekšā lodziņā. Prefiks nozīmē kaut kāds simbols vai teksts, kas parādās pirms šīs teksta, kas parādīsies parametrā, un sufiks ir kas pēc tam. Piemēram, sample values var uzrakstīt testa parametrus. Spiežam OK. Un redzam, šī ir izveidotais labels. Līdzīgi kā tekstam var mainīt teksta noformējumu, izvietojumu rāmītī, kā arī piešķirt redzamības parametrus. Ielādējot šo lapu projektā, šobrīd šis parametrs nav redzams, jo tur nekāda vērtība nav ievadīta, bet redzam, ka viņš ir zem jautājuma zīmīts. Šis parametrs, lai viņu parādītu šajā labajā pusē, viņam ir jāparāda, kad viņam jāparādās pie lapām. Lai to izdarītu, jāspiež Manage, Project Parameters, jāpievieno ir izveidotais parametrs, arhīvu numurs. Šeit varam izvēlēties vai instants vai tipa parametrs, teksts. Un šeit ir jāatrod ir sheets, lapas. Nospiežam Succeed, spiežam OK un spiežam OK. Redzam, ka zem teksta parādījās mums arhīvu numurs. Iedot izvēlētās vērtības, šajā vietā mums parādās teksts, ko gribam ievadīt. Projekta parametri tiek izveidoti caur to pašu project parameters, izveidojot jaunu parametru. Tomēr atšķirībā no instanču parametriem tos ir jāpievieno tātad pie project information. Lūk, šeit. Ja es varu arī dublēt, kur viņi parādās. Uzspiežot OK, uzspiežot project information un vajadzēja parādīties. Tā, vēlreiz paskatīsimies. Project parameters. Tātad arhīvu numurs, modify. Project information. Okay.
Tagad atverot Project Information, redzam, ka parādījies šis parametrs arhīva numurs. Tālāk vēlreiz apskatīties familiju. Ir divi parametri, kurus vēlams neveidot jaunus. Tie ir lapas numurs un rasējuma nosaukums. Tas nozīmē, ka labelus jūs varat izveidot savus, tomēr parametrus vēlams izmantot jau tos, kas ir iebūvēti sistēmā. Tātad, ja mēs pārējām atpakaļ uz projektu, tad lapas izmērs ir tas parametrs, kas, piemēram, parādās uzspiežot rename uz skata. Šis ir lapas numurs un lapas nosaukums arī šis pats parametrs. Kas ir attiecīgi katrai lapai savs. Vēl parādīšu noslēgumā, kā izveidot lapas izmēras tipu. Tātad uzspiežot šeit family types. Šeit parādās mans izveidotie lapu izmēri. Lai izveidot jaunu, jāspiež new. Piemēram, jānosauc ir, kā jūs gribat. Un attiecīgi, tātad iepriekš izveidotajiem parametriem ir tikai jānomaina, kāds tad ir īstais šīs lapas izmērs. Piemēram, 1500. Šis būs nosaukums, kas parādās lapas apakšējā stūrītī. Spiežam OK. Lapa izveidojās pēc dotajiem izmēriem 1000 pret 500, kā arī lapas nosaukums nomainījās uz izveidoto. Tas arī par lapas izveidošanu īsumā ir viss. Blogā pievienošu linku uz savu lapu family, kuru pēc tam jūs varat redzēt, kā jums labāk patīk. Paldies!